Lai kā pāris saulains dienas mūs iedvesmoja un deva cerību uz drīzu pavasari, joprojām turpinās februārs, un senajiem latviešiem tas bija sveču mēnesis, kad mūsu senči lējuši sveces. Tiesa, tagad sveces var lietu un iegādāties jebkurā laikā, turklāt, nu pat pirms nedēļas esam nosvinējuši Valentīna dienu, kad arī runājām par svecēm. Tagad tuvojas 8. marts, un vai gan romantiskos brīžos var izteikt bez svecēm? Tas ir mūsu nākamais neērtais jautājums, un kolēģei Sendijai Burkai te ir ko piebilst. Degt sveces tikai Ziemassvētkos vai katru dienu, romantiskās vakariņās vai ikdienā, kad ir drūma sajūta vai gribas vairāk gaismas. Sveces liesma nomierina un dod siltuma sajūtu, bet vai sveču dedzināšana var būt kaitīga cilvēku organismam? Un vai filmās redzētās epizodes, piemēram, ar daudzām svecēm vannas istabā, vajadzētu atkārtot reālajā dzīvē? Viens, ko mēs aicinām tās sveces dedzināt ar mēru, tādā ziņā, ka telpā, droši vien, ka tomēr jau pietiek ar 1, 2 vai 3. Nav mums, teiksim, viduslaiku pilis, kur ir vienīgā gaisma ir svece, un tad viņas vajag 82, ja? Tie laiki, protams, kad ir beigušies. Līdz ar to dedzinām iespējami maz. Viens, protams, ir tā, ka viņa degot, tomēr viņai ir vajadzīgs skābeklis. Mūsu, teiksim, mūsdienu salīdzinoši hermetiskajos mājokļos, ja tā svece ir vairāk kā viena, tad tiešām tas skābekļa līmenis tomēr var būt drusku zemāks. Un, protams, arī tie blakus produkti, kur ir arī CO2, kas ir arī tas, kas mums rada to nogurumu, miegainības un visas šīs nevēlamās blakus parādības. Baltijā lielākajā sveču ražotnē Dobelē dienā tiek saražots apmēram 30 tonu dažādu sveču, izmantojot parafīnu, stearīnu un citus vaskus, arī dažādas lakas un aromatizētāju vielas. Mēs, kā Eiropas ražotāji un eksportētāji, visu savu produkciju ražojam saskaņā ar Eiropas regulām un normatīviem. Gan piegādātājus, gan izējmateriālus mēs izvēlamies drošus un atļautus Eiropā izmantošanai sveču ražošanā. Lai zinātu un būtu droši par to, ka mēs strādājam ar atļautām izējvielām, tātad mēs pieprasām no piegādātājiem dokumentāciju, kas to pierāda, un pēcāk jau kā gatavo produktu sūtam uz laboratorijām pārbaudē. Sveces ir jādedzina pareizi. Kā to darīt, patērētājām vēsta piktogrammas, kas Dobeles gadījumā ir uz katras sveces marķējuma. Svarīgi ir neatstāt sveces bez uzraudzības, nededzināt tās caurvējā, nelikt pie sildām elementiem un vienu otrai tuvu, kā arī nenopūst, bet izmantot speciālo sveču dzēšanas instrumentu. Raudzīties, lai deglis nebūtu pārāk garš un degšanas laikā mazāk kvēpotu. Kārtīgs sveču mīļotājs noteikti rūpējās par savām svecēm un par to, kā viņš viņas dedzina. Tieši tāpat kā svaigi ziedi vai ziedi vāzē prasa savas rūpes un zināšanas, lai tie skaisti kalpotu un lai ilgi ziedētu. Tieši tāpat arī svecēm. Kuras sveces ir veselībai draudzīgākas? Rūpnieciski ražotās vai no vaska lietās. Kā viena tā otra ražotāja aizstāv savu produkciju, bet jebkurā gadījumā norisinās degšanas process, kas samazina skābekļa daudzumu telpā. Pamatā, ja mēs ņemam to vienu lielāko grupu, kuras droši vien mēs visvairāk arī pērkam, tās ir parafīnas sveces, kur pamatā tad faktiski tie ir naftas dažādi pārstrādes blakus produkti un beigu produkti. Viņi, protams, tiek attīrīti, ja tās izēvielas ir kvalitatīvas un kaut kādā veidā pārbaudīts, tad tas liekais tiek attīrīts un noņemts nost. Bet, protams, jebkurā gadījumā degšana notiek, un arī no tās otras sveču grupas, no dabiskajiem materiāliem, protams, arī tā ir degšana. Līdz ar to kaut kādi blakus produkti paliek jebkurā gadījumā. Vēl viena sveču grupa ir aromātiskās sveces, piemēram, ar ķiršu, vaniļas vai kafijas smaržu, ar kuru dedzināšanu ikdienā tomēr nevajadzētu aizrauties. Ja mēs aicinām sveci, lai radītu maigu atmosfēru vakariņu laikā, varbūt, ka, lieliski mēs īpaši lietosim kvalitīvākas sveces, ja? Bet ja mēs īpaši kaitīgi būs tas, ka mēs lietojam it kā tās īpaši aromātiskās sveces, lai attīrītu gaisu. Pilnīgi pretēji. Ja, tas ir gaisa piesārņošana. Nerad tās mums slimnieki tic, kad viņi attīra gaisu sveci dedzinot. Tas pilnīgi otrādi. Mēs piesārņojam gaisu svecēm. Un veidojas sodarēji, viss, kas tas sadegšanas produkti var nokļūt arī apceļos cilvēkiem, īpaši bērniem, vecākiem cilvēkiem, tas varētu būt kaitīgi. Jā. Un, protams, arī balti griezti paliek palēki.
Statistika liecina, ka vidēji katrs eiropietis gadā nodedzina 4 kg sveču. Par Latvijas iedzīvotāju sveču lietošanas paradumiem precīzu datu nav, bet mēs noteikti neesam lielākie sveču mīļotāji. Latvieši noteikti ir sveču dedzinātāji un iemīļotāji, jā, bet noteikti ne pirmie Eiropā, jeb lielākie Eiropā. Tradicionāli mēs dedzinām mazāk sveces nekā, teiksim, skandināvi vai nīderlandieši. Un tomēr vēlamies saprast, vai dedzinot kvalitatīvas sveces saprātīgā daudzumā un regulāri vēdinot telpas, kaitējumu veselībai nodarīt nevaram. Tās mūsu lielās bažas, kas arī pasaulē gan daudz tiek pētīts, ir tas, ka kad pat varbūt tā pati sadegšana, tur kā viss ir pārbaudīts un tur nekas tāds briesmīgs nav. Tad šie savienojumi tālāk telpā veido kaut ko citu. Viņi, piemēram, mēs sagatavojam vakariņas, iededzam sveci, jā, un tad tas, kas no abām nāk ārā, tas veido kaut kādu trešo lietu, kas ir vispār nezināma, nesaprotama un neprognozējama. Un šeit, protams, tās lielākās problēmas ir visiem, kuriem ir elpošanas ceļu slimības. Ja, tad visiem, kuriem ir alerģisks izpausmes, kuri ir jutīgāki, sensitīvāki pret dažādiem gaisa piesārņojumiem, tiem visiem ir problēma. Esmu slimniekam, viņam auslīkais uz bišķīt jutīgāk dažādiem kārinājumiem. Ja. Ja tas būs nelielās devās un nebūs laikam nekas, ņemš regulētā medikamentu kontrolās, nekas viņam nebūs. Bet tas nav veselīgi, saprotiet. Cits saruna ir par to, ka varbūt ķimikālijas, ko mēs lietojam, teiksim, uzko sievietes liet uzkopēt telpas, tas varbūt var izsaukt drīzāk kaut kādas problēmas. Īpaši vānu sistēmas, kam slikta ventilācija jaunajās mājās ir kaut kāds pie grieztiem ventilators, kaut kāda chlora saturoša savienojuma tiek lietot. Ja. Augstākās koncentrācijās tie ir daudz bīstamāk nekā tā svece. Tas viss liek padomāt par to, ko ikdienā ieelpojam, cik daudz ķimikāliju lietojam un cik bieži vēdinām telpas, jo lielāko diennakts daļu mēs pavadām tieši iekštelpās. Mēs jau arī dienā caur sevi izlaižam diezgan daudz tūkstošu litru gaisa. Katra ieelpa mums ir pāris litri gaisa. Un, ja teiksim, kubikmetrā gaisa, kas ir telpā, jā, ir šīs putekļu, kvēpu, sadegšanas dažādas daļiņas, ķīmiskie savienojumi, mēs jau viņus visus izfiltrējam caur sevi. Jā, līdz ar to, ja kādā mājās, piemēram, ir gaisa filtrs vai mitrinātājs, viņš var pastīties tam filtram virsū, tur pa nedēļu savācās pamatīgi kārtiņi. Tieši tas pats notiek ar mūsu plaušām, kas darbojas precīzi tieši tāpatās. To, ka mēs esam to ieelpojuši, to mēs pat neapzināmies, bet mēs viņu ieelpojam, un tas var radīt sekas un rada sekas. Iekštelpu gaisa kvalitāte ir ārkārtīgi liela problēma Eiropā un Latvijā arī tā skaitā. Sveču radītā romantika filmās, protams, ir skaista, bet loģiski padomājot, ja vanasistabā ir 4 kubikmetri gaisa un tur deg 40 sveces, tad pēc dažām minūtēm tur vairs nebūs ko elpot. Tātad visu ar mēru. Filmēšanas laikā neviens necieta. Sendija Burka, Amanda Birzgale, Mārtiņš Avots, 4. studija.